32. Par zemes ierīcības projektu nekustāmajiem īpašumiem Negļu iela 2, Ikšķilīšos novads, Negļu iela 2A, Ikšķilīšos novads, apstiprināšana adreses piešķiršana nekustāmajiem īpašumiem lietošanas noteikšanas. Ziņotājs Jānis Vējnāts. Šie projekti ir iesniegti pagājušajā trešdienā, bez komitejas sēdi nepaspēja sagatavot, un ja maija komiteja būs 16. maijā, tad būs atvaļinājumā. Apstiprināt šajā sēdē, iespējams. Tas rezultāts tur ir kāds, tad es iznācu, ka viņam nosaka atkal to pagalmu teritoriju un pārējo teritoriju? Šiem te jaunreiz veidotajām zemes vienībām ir atbilstoši spēku esošajām teritorijas plānojumam viņas ir veidojās no jauna, un attiecīgi viņam ir jauni nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, tur, kur ir plānots vai esošie grabūvi, tur ir apbūves lietošanas mērķis. Tur ir visa piekļūšana elektrība nodrošināta, un tā ir 10 metru joslēga ar dzelzceļu, kur nav atļauta apbūve, tā ir noteikts dabas teritorija lietošanas mērķis. Tas ir kā izdevīgāk vai no nodokļu viedokļa? Kā uz to skatās, izdevīgāk no nodokļu viedokļa, bet neizdevīgāk, ka to teritoriju nevar izmantot būvniecībai. Viņi tāpat nevar izmantot, jo viņas tās aizsardzība. Saskaņojot ar Latvijas dzelzceļu var izmantot. Tur viens stūris mājai pat jau iekšā pašlaik, eksploatācijas aizsardzījoslā. Kas ir 50 metru eksploatācijas aizsardzījosla un 25 metru ir drošības aizsardzījosla. Tur, dzelzceļš diezgan skatās. Kā vērtība katastrālā protiņās no tās derēmjāties, ir būs aprobežojums? No aprobežojumiem, jā. Tie pēc tam nāk, pēc platības, jā. Tāda Ikšķilīs tāds novietojums ir starp dzelzceļa un autoceļa ar diezgan lieliem ierobežojumiem. Tad, principā, šī, teiksim, tāda lieta, ko var cilvēkiem teikt, lai viņi šādiem priekšlikumiem nāk ar vien vairāk. Par lietošanas mērķu noteikšanu atbilstoši teritorijas plānojumam, protams, jā, tas ir katram tiesības. Teritorijas plānojumam ir apbūve. Jā, šī ir apbūve zeme, bet gar dzelzceļa noteikti aizsargstādījumi josla. Vēl jautājumu ziņotājiem. No saimnieciskā viedokļa, doma Ikšķilis tas nav izdevīgi noteikšanās, tas sadalīt. Ekonomiskā viedokļa. Budžets neķildīsies paredzēt, jā. Bet tiek precizēta situācija reālā, kāda iedevas tāda, kāda arī par iepriekšējiem. Šajā gadījumā budžets palielināsies, jo iepriekš visam zemes gabalam bija noteikts dabas apbūves teritorija, lietošanas mērķis. Viņš nebija mainīts. Tas zemes gabals bija iepriekš šāds. Tagad viņš ir sadalīts, robežu pārkārtošana veikta un izveidots vēl viens zemes gabals. Tā kā būtībā tā apbūves platība, kam būs apbūves lietošanas mērķis, pēc šī projekta realizācijas palielināsies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, bet par šādu domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 33. Par zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumiem Kārlīši, pieņemšu pagasts Ikšķilīs novads apstiprināšanu, īpašumu nosaukumu piešķiršanu, nekustamām īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu. Jā, šis un arī nākamie 20 projekti attiecās uz autoceļu, tas, kas sākas no Kranciem karjerā uz Kokneses pusi jaunā autoceļa. Šajā gadījumā viņai ir rekonstrukcija šajā posmā, kad viņš kļūs no reģionāla nozīmes autoceļa 80 par galveno valsts autoceļu ar attiecīgi platāku joslu. Un tātad autoceļu tas tehniskais projekts paredz, ka konkrēti no šī Kārlīša zemes gabala, kas ir pirmais, sākot no Kranciem, ceļu uz Kranciem skatoties, tad šis ir tas rekonstruējamais autoceļš, un no viņa tātad pusi hektārs aptuveni tiek atdalīts zem izmantošanai ceļiem, ielām un nodalījumu joslu paplašināšanai. Kas tas piedars? Šis privātpersonai piedars. Pēc tam aiziet valstī. Tālāk aiziet Rīgas mežu īpašums. Šeit, kas ir blakus, tie nākamie divi lēmumi projekti par šo zemes gabalu un par šoseis pretējā pusē esošoties Rīgas pilsētas mežu fonds un Kranciem meža arī piedar Rīgas mežu. Kur šobrīd ievēlas sarkanā līnija, kas... Nodalījuma josla šajā, tā nav apdzīvot vietas, kur sarkanās līnijas nenosaka, bet viņam paplašina no nodalījuma josla, respektīvi šajā teritorijā viņi varēs veikt visas būvniecības darbus, kad rakt grāvis. ceļu kategorija valsts.
Nu jā, nu tad tiks izgatavoti robežu plānu, tā līdzīgi novērtēti. Nu, tas ir kā mums teica, bet nu, pēc novērtējuma. Tāpatās kā kad pašvaldība atsevi. Būs eksports pieaugs. Vajadzēja laikā noskatīt. 33. Par īpašumu Kārlīšu. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotā domas lēmumu projektu. Pret. Atturās. Nākamais 34. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Kranciem un Meža Pīnošu pagasts Tikšos novads, apstiprināšanu īpašumu nosaukumu piešķiršanu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu nodēļšanu. Tātad Krancē Meža ir tātad tajā pašā autoceļu pusē, kur Kārlīši bija šeit galā, tikai tātad aiziet līdz pašai novada robežai ar Ogri. Un šeit ir tās accionālās platības lielākas, 7 hektāri, jo ir plānots tieši šo pusi izbūvēt to uzbrauktu un nobrauktu. Nu, šeit tātad aizņems lielāku teritoriju. Un tiek paredzēts arī ar autoceļiem šis projekts saskaņots, ka esošās nobrauktības uz 2 stigām tiek likvidētas un nobrauktība tiek saglabāta tikai no šī valsts 5. kategorijas autoceļa. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotā domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. 35. Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Rīgas pilsētas mežu fondi, Pīnošu pagasts Tikšos novads zemes vienībā ir kadastra apzīmējumu 74040405 apstiprināšana īpašuma nosaukuma piešķiršana nekustamā īpašuma lietošanas nodrošināšana. Tas tātad arī ir liels zemes gabals pār 200 hektāriem. Tas ir otrā pusē, kas arī ir no novada robežas līdz pat jau esošajiem. Nu jā, šeit var ir zemes gabals līdz esošam Kranciem, ceļam uz Kranciem. Un šeit tātad arī nobraukums no jaunā rekonstruējumā ceļa nav paredzēts, arī no parasta autoceļa. Vietējās nozīmes valsts autoceļa tikai no blakus zemes gabals. Tas arī saskaņos gan ar īpašniekiem, gan ar valsts ceļiem. Un šeit tiek atdalīts, tātad šeit stūrītī arī tieši priekš tā viadukta teritorijas un nobraukums paplašināšanai. Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, kas par šādu sagatavotā domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Paldies, Jāni. 36. par atļauju pašvaldības ielas daļas segumu uzlabošanu. Ziņotāji Bulvāls vadītāja. Kalīņas kundze. Jautājumu deputātiem. Jautājums deputātiem. Nedaudz īšumā raksturojiet, tad būtībā, ko tas saistīts? Tas saistīts par to, ka privāti īpašnieks, kam piedara Lībiešu iela 27 īpašums, izteica vēlēšanos nobruģēt ielas daļu, kas atrodas pretī viņa īpašumam, par cik tā Lībiešu iela, tas nav galvenais, teiksim, šīs Lībiešu ielas posms, tā ir tā, kas ir tās Lībiešu ielas kabatas, vai ne? Un tur ir daļa viena no tām kabatām, tā kā, viņa pat ir rakstītajā iesniegumā, ka, nevienam tur netraucēs, viņam beidzās tā kā strupceļu, vai ne? Tad, mēs nolēmām, ka varētu būt tāds variants, ka viņai atļaut šo te, bet, slēdzot vispirms vienošanos un izstrādājot arī projektu. Tad būtībā viņi to visu savai mājas priekšē, vai visu to brauktu? Nē, viņi stāv īpašam priekšā, jā. Kur ir tie citi esošo komunikāciju īpašnieki? Tur ir zemē, tur ir ūdens vats, Līvi, saskaņojums ar Līviem un citiem esošo komunikāciju īpašniekiem. Atkarībā no tā, kas parādīsies topogrāfijā, izstrādājot projektu, kas atrodas zem zemes. Vēl jautājums ziņotājiem. Līvi, tas arī viņiem arī ceļi. Ko nozīmē noslēgt vienošanu, ka Līga ir daļas sekuma uzlabošana? Tad to pašvaldība darīt? To vienošanos tātad noslēgs. Viņi tā kā gribējas, tas drusciņi arī juridisks jautājums, tur juristi paskatīties. Bet kas ar to bija domāts?
par ko. Nu, tad teiksim viens punkts. Noslēgt tikšanās vienošanu par Lībiešu ielu daļas seguma uzlabošanu. Tāpēc pašvaldība atļauj. Vienošana. Mūsu īpašums. Mēs Nu, varam teiksim, tā kā ir tikai... uzrakstīts, es saprotu, ka to Ikšķeles doma. Tāpēc ir šis lēmums projekts, ar kuru mēs atļaujam. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret? Atturās. Paldies deputātiem par darbu. Ir izskatīt visa darba kārtība, informācija komitejas sēdi 18. maijā. Noteiktajā laikā 25. maijā domas sēdi. Paldies par darbu.